Gudra ārpolitika var dot Latvijai lielu naudu. Skatāmies. Amerikas Savienotās Valstis ir vienojušās ar Baltkrieviju un tiek noņemtas sankcijas Baltkrievijas kālija minerālu mēslu eksportam. Tas ir liels daudzums kravu, kas var iet caur Latvijas ostām, un Latvijas valstī nebūs vairs uz sava rēķina jāuztur dzelzceļš, ostas un tam līdzīga infrastruktūra. Tātad, kas ir jādara Latvijas ārlietu ministrijai un ko dara patiesībā līdzīgā veidā Ungārijas, piemēram, ārlietu ministrija? Latvijas ārlietu ministram tātad tagad būtu jāveic diplomātija, jāvienojas ar Baltkrieviju par šo te kravu, kas ir atbrīvots no amerikāņu sankcijām, vešanu caur Latvijas teritoriju, caur Latvijas ostām, radot mūsu ienākumus valstī, radot darba vietas. Un, ja gadījumā tur ir kaut kādas Eiropas sankcijas, tādā gadījumā pēc Ungārijas parauga ir jāpanāk no Eiropas sankcijām izņēmumi. Jo tātad mūsu ekonomika nav tik ziedoša, kā gribētos. Protams, mums ir vajadzīgi arī šie te ienākumi, un tie būtu pietiekami lieli ienākumi. Var redzēt, ka arī Igaunija gatavojas izmantot šo iespēju. Tātad vienlaicīgi plus vēl tas dot iespēju vienoties ar Baltkrieviju par to, ka samazinās dažādu nelegālu migrantu spiediens uz mūsu robežu, ka pie mums kā Lietuvā nelido visādi gaisa baloni aizdomīgi ar cigaretēm. Tam līdzīgi tas viss ir diplomātisko sarunu objekts. Tā tam būtu jābūt. Un tad mēs redzam, tā sakot, fantāzija beidzas, gudrā ārpolitika arī pat nav sākusies, un mēs ieraugam Latvijas ārlietu ministri Braži, kura stāsta, ka mums ir jāgatavojas izjaukt sliedes uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju. Ja jūs gribat gudru ārpolitiku, tad nevar cerēt, ka to nodrošinās vienotība vai nacionāļi. Gudru ārpolitiku jūs varat dabūt balsojot par suverēno varu. Tā ir jūsu izvēle, tā ir jūsu iespēja.